Labrīt, kungi, dāmas un biedri. 22. decembris 2025. gads. Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem. Jaunas dienas sākums, citai gals. Piekabe ir tukša. Redzat, piekaba, redzat, piekabe tukša. Pārbaudam mašīnu pirms braukšanas, vai riepās gaiss ir. Vai gaismas spīd. Vai eļļa nav pa zemi iztecējis, viss apakšā ir tīrs. Viss izstāsts baigi labi. Tātad šodien mums būs brauciens. Kur mums ir brauciens? Brauksim netālu no Edmontonas. Tā, kur mēs tagad esam? Tā, mēs esam lūk šeit, mājās. Aizbrauksim līdz North Battlefordai, tur kaut kur. Šeit tā, kur viņš ir? Šieniem. Tur mēs savāksim kravu un brauksim uz, tad tas ir mēram 100 km ziemeļiem no Edmontonas. Tur mēs to kravu atdosim šodien jau vakarā un braukšu atpakaļ uz Edmontonu. Rītā tad būs nākošā krava, lai paspētu atpakaļ mājās pirms Ziemassvētkiem. Ir pagājusi stunda un 10 minūtes, kopš izbrauc no mājām. Ierodos vietā ar nosaukumu, tātad izsoļu vietā ar nosaukumu Ričijs Bros. Tātad pie Ričija atbraucam savākt kravu. Viņiem izsoles notiekās, es nezinu, vai pa visu pasauli, bet noteikti pa visu Kanādu, pa visu Ameriku. Un man būs jāsavāc viens skolas autobus, kas tur pļavā mētājas. Es nezinu, vai man būs jābrauc ar braukšanu virsū, vai man viņu uzlādēs ar dakšām. Nu, iesim iekšā ofisā, pastīsimies, ko viņi man tur teiks. Tad man būs jāsvāc šās te autobus. Ārā mīnus 20 grādi, protams, neko iedarbināt nevar. Viss. Okay. Sasalis. Kas tu zini, cik viņš ilgi tur ir stāvējis? Jā, te pieliek klāt pūtēju. Spūš karsto gaisu. Iebāsts apakšā zem motora. Silda motoru. Un tu redzēs, kas te būs. Teica, apmēram pēc stundas būs uzsilis. Un tad mēģinās palaist viņu. Štāds tie autobus, 2010. gada skolas autobus. Kādas 2,5 stundas pagājuši, kopš atbraucu. Viņi tā kā solījās, nu negluži solījās, bet teica, varētu pēc stundas būt gatavs, ka viss ies, bet 2,5 stundas pagājuši un vēl joprojām cilvēks cīnās, silda tur to sildītāju, motoru telpu un mēģina lādēt akumulators. Protams, akumulatori sasaluši, iedarbināt nevar. Un vēl jau kas ir, neviens jau nezina, kad tie autobusi tika beigti lietoti. Visticamāk, ka viņiem vēl joprojām ir vasaras dīzels iekšā un tā kā viņi te stāv pļavas vidū, un kur dienas atpakaļ bija, teiksim, nedēļa atpakaļ bija pa naktīm -35 līdz -40 grādiem. Variants pastāv tāds, ka tur noteikti tas dīzels ir arī sasalis un nezinu, cik ilgi vēl tas viņiem paņems laiku. Viņi līdz 5 ir vaļā, tagad ir pulkstenis, cik tagad ir 2.
Vēl 3 stundas viņi te ņemsies. Ja nekas nesanāks, tad, diemžēl man būs jābrauc mājās tukšā. Pēc 3 stundu mocīšanās, sildīšanas, lādēšanas autobuss ir palaists. Rūts ļoti labi. Sāksim lādēt. Iepriekšējā kadrā, kur lādēja autobusi, bija redzams, ka es daudz lēkā iekšā ārā no autobusa. Tas bija tāpēc, ka autobusa platums ir ļoti tuvu piegabas platumam. Un man nav šoferi durvis, kuras attaisīt vaļā un pastīties, kur man atrodas priekšējais rats. Tāpēc, lai es nekļūdītos un nenobrauktu no piekabas, man bija ik pa brītiņam jāapstājās un jāapskatās, kur atrodas mani rati. Plus man bija jāseko izpūtēm, jo izpūtēs bija ļoti tuvu zemē, man bija jāliek apakšā koki zem pakaļiem ratiem, lai izpūtējs nešļūkt pa zemi un nenolaust izpūtēm galu. Kā arī šoreiz mana burvīgā sieviņa Rutiņa nebrauc man līdzi, viņai mājās ir uzdevums, jākurina pavarts, jāgatavojas Ziemassvētkiem. Tā kā man nav neviena palīga, tad man sanāk bišķiņš tā vairāk palēkāt. Bet nav pirmā reize. Kā redzat, ārā ir melna tumsa. Gandrīz kā nakts, bet īstumā ir tikai 9:00. Autobuss tikko tika piegādāts, par cik ārā ir -33 grādi un tur nebija nekāda baiga apgaismojuma, es neko nefilmēju. Ātrāk bija jāatbūna nost, baterija, protams, bija sasalusi, iedarbināt nevarēja, vienkārši mēs ar ripināšanu noripinājām nost. Tagad brauc atpakaļ uz Edmontonu, būs jāsavāc 2 konteineri rītā no rīta un tad atpakaļ uz mājām. Šodien no rīta likās tāds diezgan vasarīgs laiks, pēc vakardienas -33, šodien bija tikai, vēl joprojām ir -21. Vēl ir diezgan tumšs, par cik šeit ir pulkstens pāris minūtes pirms 8 tikai. Teorētiski viņi varās 8, bet es jau ierados 7:45 ar cerību, kad viņi man uzlādēs ātri, jo man jāpaspēj šodien viņš aizvest atpakaļ līdz mājām, līdz Saskatūnai. Par cik mums ir laika josla starpība, tad Albertai un Saskačvanai ir stundu starpība. Alberta ir stundu uz atpakaļu. Tā kā, ja es izbraucu šeit 9 no rīta, tas pēc mājas laika būs 10 no rīta. Man jābrauc 5 stundu, teiksim tā 5,5 stundas līdz turieniem. Saskatūnā tā kompānija, kur man jādod, varās ciet 5. Tā kā es ļoti ceru, ka es paspēšu pāris minūtes pirms 4 būt galā, lai man šodien
tos konteinerus noceļ, jo man šodien vēl jāpaspēj ir savākt krava, kas būs pēc Ziemassvētkiem jāvada. Un šajā gadījumā, ja es nepaspēju tos konteinerus šodien piegādāt, tad es nepaspēju savākt nākošo kravu, jo konteineru kompānija Saskatoonā rītā nestrādā. Tā ir lielākā šīs dienas problēma. Bet, cerams, ka ceļi būs labi, ka man tūlīt tās fiks uzlādēs, varēšu dotos ceļā. Iepriekšējo video fragmentu nofilmēju nepareizā formātā un sanāca bez skaņas un ātrajā variantā. Varbūt labi vien ir, jo es tur diezgan nesmuki runāju un man negribās būt tam negatīvajam cilvēkam, tai negatīvai personai visu laiku. Bet, tādiem žēl sanāk, kas varbūt nav forši. Pastāstīšu, kas un kā un kāpēc. Tad es tur mēģināju parādīt, ka man ir 2 konteineri, kāds pa 20 pēdām, uz katru uzlikt pa 3 šnorēm, bet tas nav, par to nav stāsts. Stāsts ir par to, par Kanādas vienlīdzību, ka Kanādā skaidās, ka neskatoties no tavas rases, no tavas ādas krāsas, no tavas ticības, visi mēs esam vienādi, kas izklausās baigi labi. Stāsts būs par to, ka iebraucot konteineru jardā pagalmā, tur ir noteikumi, kas arī noteikumi likumi skaitās, kad visiem ir vienādi. Tātad ir 3 galvenie noteikumi. Jābūt ir zābakiem ar dzelzs purngaliem, jābūt ir atstarošajai vestei un jābūt ir ķiverei galvā. Tā kā bieži vien to neviens baigi neievēro, es arī tur vienkārši gāju pie lodziņa, kur nekādas darbības nenotiek, es aizgāju bez ķiveres, viņi man pateica, kad mēs tev nelādēsim, jo tev nav ķiveres. Es saku, nav problēmas, boss, man ir ķivere, to viņu uzlikšu. Uzliku ķiveri, uzliku jaku, viss kārtībā, man uzlādē. Tad tur sanāk, ka tev jāizbrauc ārā no tās lādēšanas vietas, un tad tu vari šnorēt tos konteinerus klāt. Un es tagad skatos, piebrauc blakus brālis no tās valsts. Skatos, viņam nav ķiveres, bet viņam savukārt ir uz galvas tas viņa galvas ornaments, rotājums, adījums, izšuvums, kā viņi tur sauc. Es viņam eju klāt un prasu, un te video ir redzams, kad es pie viņa tur pieeju un ar viņu runāju, vai ne? Es viņam prasu, kur tev ķiveri ir? Viņš man stāsta, nē, man ir šitas te turbāns, vai kā viņi tur sauc uz galvas, jā. Un tad parādās jautājums par, vai tiešām ir visiem vienādi noteikumi, jo, izstāstīšu, kāpēc. Viņi ir panākuši to, es runāju tagad par Albertas provinci, es nezinu, vai tas visā Kanādā, bet Albertā tas ir noteikti, ka viņiem ir nomainīti likumi tieši, kad viņu rase, tiem, kas liek tos galvas rotājumus, ornamentus uz galvas, ja, viņiem ir atļauts braukt ar motociklu bez ķiveres. Tātad arī šajā konteineru uzlādes vietā viņi arī var staigāt bez ķiverēm, jo acīm redzot, tā galvas saga, kas viņiem ir, tā ir tikpat izturīga kā ķiveri. Kaut gan es neesmu redzējis nekāds certifikāts, kā pieņemsim ķiverēm ir, kur tiek taisīti testi. Tiem izšūmiem, galvas ornamentiem, neko tādu es neesmu redzējis. Man jau vienalga, lai jau viņi brauc bez tām ķiverēm un kā citi saka,
kad, ja viņiem kaut kas tur notiek, viņiem tāpat tur nekā nav. Bet problēma ir tajā, ja es netīšām izraisu avāriju un pieņemsim situāciju, kad satiksme lēna, krustojums, pagrieziens, vienalga, es viņu aizķeru, mana vaina, viņš brauc moci, viņš nokrīt, viņš pārsit galvu uz apmales, jo viņam ir galvas ornaments uz galvas, nevis ķivere. Bet gadījumā, ja viņam būtu ķivere, viņš droši vien būtu tikai noskrāpējies, varbūt salauz roku vai kāju, bet viņš palika dzīvs. Tad kas notiek šajā situācijā? Vai mani soda par avārijas izraisīšanu vai par slepkavību? Es domāju, ka tas nebūtu godīgi pret pāriem cilvēkiem. Lai es sevi aizstāvētu, es neesmu nekāds rasists. Kādreiz, kad strādāju autoservisā, sagatavoju mašīnas krāsošanai, mēs bijām 80–90% imigranti no dažādām valstīm, dažādām ticībām. Man nebija nekāds problēmas ar viņiem. Ja mums visiem bija vienādi noteikumi. Neviens nemēģināja izdomāt kaut ko otru. Man tagad šitas noteikums man neatiecās, jo esmu no turienes, vai man tur tāda ticība, vai man tur tāds galvas ornaments ir. Nekā tāda nebija. Arī par šiem cilvēkiem runājot uz ceļa, es viņiem esmu palīdzējis, ja viņi nonākuši nelaimēs, nekad neskatos to, kas viņš ir, no kurienes viņš ir, kāda viņam ticība, es palīdzēšu uz ceļa. Tāpat arī viņi man ir palīdzējuši, un paldies viņiem par to. Bet, ja mēs spēlējam pēc noteikumiem, kad visiem visi ir vienādi un visiem arī likumi ir vienādi, tad kaut kas te neiet kopā. Esmu apstājies Svara teritorijā, tā viņi sauktos, kur parasti nekāds inspekcijas nenotiek, bet pa laikam var kaut kas viņi var uzrasties. Tālāk izstās 2 konteineri, 2 20 pēda konteineri, katram pa 3 stropēm virsū, patostam, lai viņas ir stingras. Ir kā stīgas nostieptas. Ieturēšu tagad maltīti. Un sieviņas sagatavotās pusdienas. Kartupeļus ar vistiņām. Paēdīšu. Turpināšu braukt. Tas pulkstens kādiem, es domāju, noteikti pirms 4 es jau būšu galā. Un krava būs noņemta nost. Šim stāstam pienākuši laimīgas beigas. Varēja būt netik laimīgas, jo konteineru kompānija strādā līdz 5, bet konteinerus pieņem tikai līdz 4. Tā kā es ierados 15 minūtes pirms 4, man paveicās, viņi man konteinerus nokrāmēja. Tagad dodos pēc nākošās kravas, ko es te padās savākšu un braukšu mājās. Ziemassvētkus pavadīšu kopā ar ģimeni un draugiem. Tā kā visiem skatītājiem, draugiem, kolēģiem, biedriem un visiem pārējiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Varbūt, ka būs vēl viens video pirms jaunā gada, bet to es nevaru apsolīt. Tā kā, ja mēs netiekamies šogad, tad noteikti satiksimies nākošgad. Visu labu!